Tad mēs ejam divos virzienos, apvilkta un ievilkta, un katram šam gadījumam ir tāda speciāla īpašība, kas no tās izriet, ja? Un mēs apstīsimies piemērus, kā izstās apvilktā un ievilktā riņķa līnija dažādās figūrās. Ok, un šāda tā īpašība apvilktai, tāda jā, 4 stūra apvilkta, jā, īpašība ir tāda, ka pretējo malu summas, leņķu summas ir vienāds, jā, tad leņķis A plus leņķis C ir tas pats, kas leņķis B plus leņķis D. Un tas ir 180 grādi. Šāda ir tā īpašība, ka tie leņķi ir 180 grādi. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apakaļ pie video. Un tad, piemēram, piemēri kvadrāts, diagonāls rādījusi un diametri, ja, un tad šāda tēma mums ir rādījusi, tad mums visur ir šī 90 grādi, un viss ir baigi forši. Taisnstūrī situācija ļoti līdzīga. Ja diagonāls ir diametri, diagonāļa puses ir rādījusi, tikai daudz nesmukāk. Un trapece, te mums ir trapece. Un kas ir interesanti, kā trapeces arī mēs varam noteikt šo te apvilktās riņķa līnijas centru, izmantojot šos te vidusperpendikulus sānu malām. Šāda te, ja, un apvilkta trapece, kurai ir apkārt riņķa līnija, tā obligāti ir vienāds sānu, ja. Šādi. Un šis mums ir centrs O. Jā, nu kaut kā tā izstās, ja, un tikai tādā veidā mēs varam dabūt, ka punkts ir vienādos attālumos no visām malām. Ok, un tāpat ir ievilkto. Pie ievilkto ir bišķi savādāk īpašība, pazīme. Nav viegli uzkonstruēt kaut kādu labu piemēru. Un kāda te ir tā īpašība? Īpašība sekojoša. Tas, ka pretējo malu summa AB plus CD ir vienāds ar AD plus BC. Pretējo malu summas ir vienāds. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Apvilktā riņķa līnijai šīs leņķu summas ir vienādas 180 grādiem, bet te ir malu summas vienādas. Ja? Apstāmies, kāds izstās kvadrātā. Ok, esam novilkušos te, visus rādījusus. Tad mēs iegūstam, ja kvadrāta mala ir A, tad R būs būtībā A līdz 2. Ja, nu, kas ir tā kā fundamentāli redzams šajā zīmējumā. Ja mums otrādāk būs vieglāk uzzīmēt. Man liekas, ka rombā varēja jebkurā ievilkt riņķa līniju. Šāda te. Un, ja, tās šis te augstums, ja, romba augstums H ir tieši arī šo te riņķa līniju rādījus. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Romba šo te ievilktās riņķa līnijas rādījus var atpētināt romba augstumu līdz 2. Ja, to pašu vispār vajadzētu mazo R apzīmēt. Tāda te. Ja, tas ir augstums, kas iet caur šīs riņķa līnijas centru. Tāda tas ir diametrs un dalot pusēm esam iegūt rādījus. Ok. Un pēdējais mums ir trapece. Nu, piemēram, šāda te. Un kā mēs varam aprēķināt rādījusu, pavisam vienkārši, kur ir šie tie 2 rādījusi, tad arī šis te rādījus būs vienkārši augstums dalīts 2. Šāda te. Un problēma ir atrisināta.